Atnācām iesaldīties. Te vējš pūš. Tas tur jau arī mētā. Liels laukums, kur var pamētāt. Braļukas ir blakus mums. Sintie jau plīvienē kādus 120, jā, tas bija midrange. Jā, putarīts. Ričards iemācīja mest putarus un midrange 120. Drīzāk viņam jāiemāc putari mest. True. Aiziet. Tā nu ko, tikko pabeidzam spēli pret Austrāliju. Ļoti labi nospēlēja izlase, nedaudz pietruka. Mums ir 2 uzvaras, 1 niča un 1 zāģis. Varat uzminēt, kam ir zaudējums. Mums, protams, arī nederēja ne niča, protams, zaudējums arī ne. Vajadzēja 4 uzvaras, lai dabūtu iespēju tikt ārā no grupas. Un gandrīz to izdarījām. Man nesagāja, tur pretī bija, labi, atmaskas jau var teikt. Bet viņš solīda spēlē, gaidīja manas kļūdas. Un tad, kad man sanāca kļūdīties, viņš, protams, arī kļūdījās, bet man notrabēja puts. Un viņš dabūja 1. punktu, un tad man jau bija grūti. Un tad viņš arī nākamais reiz paņēma, un tas palielam bija viss, jo es nevarēju vairs īsti dabūt uzvaru. Un viņam vēl paveicas 3. groza riktīgs kiks uz ļoti labu vietu. Un tas arī ar to viss arī beidzās. Nu nekas, pacīnīsimies vēl tālāk. Ļoti labi visi pārējie spēli droši. Tā mēs jums to 17 un sanāks viss. Tā aiziet. Apsēdos nedaudz paēst. Chicken spring rolls. Šos paralēli. Tā spēlē nevar īsti redzēt. Refreshēt parak maz. Bet tur spēlē Lietuva pret Hongkongu. Ātrā intervija ar Latvijas superzvaigzni, kurš ir uzvarējis visas spēles savas? Visas. Pat doubles? Jā. Tā, kur mums vajadzētu vienkārši 6 setgrus. Jā, tagad iesim spēlēt pret Hongkongu. Tajā bomžu grupā. Un labi, normālā grupā, vienkārši nepaveicās. Un tev ir jāspēlē ar Rolandu. Komandas biedru. Ne tikai izlases komandas biedru, bet arī dzīves biedru. Jā. Gultas biedru un letu biedru. Jā, viņi arī guļ kopā, viņam ir tāda sadarbība. Jau tur pārbaudīt visu. Jā. Jā, un mēģināsim, protams, ir jāceļ. Jā, jau mēs gandrīz mēs vinējam Austrāliju. Jā, pirmie, kas uzvarēja Austrāliju šajā turnīrā. Vienīgie, jā. Cerams, ka arī paliksim vienīgie. Ārējiem tur vēl jāpaspēlē, viņi ir, kur tur iet. Mēs te pastaigājāmies nedaudz, bet spēlē 18 grozi, visi var notikt, neatslopstam. Jā, turpinām cīnīties. Aiziet. Saču putniņš. Gram jāmet uz grīņu. Fani nav sajūsma. Rolands. Edgars. Ir sajūsma? Ko? Par savu metienu? Nē. Parasti metiens? Kārtējais. Nestabilāk mazliet būt tālāk. Jā, skaidrs. Man ļoti jāputo, tagad būs tālu. Tad būs 10 metri. Tas nekas. Iemetīs. Ričardam 2 stroki jāatspēlē. Pēdējie 2 grozi var iziet tikai uz nišu. Pirmais met. Spēlētais no Hongkongas. Grozs ir par 3 downhill. Laikam. Jā.
Parkets. Nu, ir jāiet līdz grozam. Tāpēc, ka no turienes var iemest, tur tuvu. Nu un? Mēs tur bijām, tur 10 metri. Nē. Tur, nu, kā vēlies, ja jūties, bet... Bet vēja nav, es nezinu. Padomā pats. Lai pats domā. Pareizi izvēl. Ričards piemet priekšā uz pāriņu. Cerēsim, ka tas neiemetīs iepriekš pretinieks. Pēdējais grozs. Iespēja dabūt Niču. Dabūt savu klīčku Ničards. Parādījās sarkana karoga, diemžēl. Skatīsimies, ko darīs Hongkongas spēlētājs. Spēlētājs no Hongkongas. Viņam arī jāspēlē safe. Bet... Nē, safe. Nu neko. That's machine. Oh, that's cool, boy. Oh, that is great. Awesome, great. Tu biji uz mašīnu? Nē. Tas ir izcils, bišķi pa švāk tikai. Un tu redz viņam, kā viņi iemiesas, kāpēc patīk. Uh-oh, trouble in paradise. Tagad vēl vien, tā vien. Balto tuvāk mums. Balto tuvāk. Oh! Papildus pozitīvu enerģijas lāņu iegūst un satvienēs. Par to vai Latvijā
Čau, 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 tauta! Labrīt! Kārtais atskats ar manu sevi priekšā. Jums jau gaņā, ka visiem apnikā. Vairāk šitā darīšu. Lai man kreisā auss vai labā. Tā. Tātad. Kas vakardien notika? Kas notika šodien? Lūdzu. Šodien tikai uzvars. Mēs vakar bijām klāt. Pirmā spēle 4-0. Otrā spēle būs grūtāk. Noteikti arī būs. Ko? Šodien? Nu jā. Jā. Taizem 4-0 pret Itāņiem. Mums matchups, protams, ir grūts pret Taizemi, man liekas. Jo mums Laura un Rolands spēlē solo, singles. Jā. Un Rolands ir šobrīd kritiskā kondīcijā. Ir saplēs starp Moskvu, kas liks viņam spēlēt ar kreiso roku. Jā, viņš mēģinās pacelt Taizemi ar kreiso roku. Jā. Satrenēsim viņu pirms raunda. Un Vakar jau putoja no 8 metriem. Jā, trāpīja arī iekšā. Jā. Jā, bet mums ļoti svarīgi dabūt tos punktus, jo mēs pret Hongkongu nedaudz nolažojamies un dabūjam neizšķirtu. Bet tajā spēlē bija tāds, vismaz mūsu grupā mēs jūtām, ka ir tāds kaut kāds atslābums. Un tad tās spēles var būt tāds lēnāks un tāds. Sajūtamies baigie spicē. Tā ir, pret spēlē, tad pēkšņi, ja tu spēlē pret vājāk, tad tu pats paliec galīgi vājš. Tā mēs piekrīt. Jā. Un tad tā pazūd tas drives, tā kā, tāda kaut kāds cīņas vairs. Bet, tas jāmēģina noturēt un vienkārši viss tagad šodien jāuzvar, viss mēs kārtas bez grupām. Jā. Šeit ir Lost and Found diski, un paskaties, kādus diskus cilvēki zaudē. Rodolfs Šadrins tagad siekulojās. Žēl, ka nevar paņemt. Atstāsim. Pēdējais sarunas. Good job. Nice job. Nu kā iet rīši? Smagi. Katru dienu 15 km staigājam. Vismaz. Nu, jā. Un ceļamies 6. Jā. Mēs te tā kā armijā. Normāli. Vēl 8 kilogramiem muguras. Tu biji otrajā kartiņā spēlē tikko pret Taizemi. Pret Taizemi, jā, tu biji blakus Cintijai. Ko tu vari pastāstīt par to maču, kā viņš norit? Īstenībā mačs sākās ļoti labi. Cintija visu apli meta ļoti precīzi. Sinerģija ar Edgaru bija ļoti laba. Dažbrīd pat atslāba mazliet, lai varētu pamēģināt kaut ko jaunu un tāpatās nedot punktus. Pretinieki nebija tie stiprākie, bet toties Cintija tur 3 10 metru putus ielika un vairākus 9 metru putus arī. Laurai sākums bija mazliet grūtāks. Viņa mazliet varbūt tā, sevi bija satraukusies, bet beigās kaut kā piegāja, pateica, lai viņai Heizers nāca ārā, teica, met labāk handpeizerī. Līdz ar to viņa dabūja distanci, taisnāki metieni, un putā arī viņa pārliecība guva, un tad pretinieci arī uzvarēja Laura. Laura uzvarēja pretinieci. Okay. Tad tu šobrīd izlasē pildīji lomu sieviešu treneris. Tā varētu būt. Jā, tā kā saspēles.
varbūt ne treneris, varbūt vairāk kāds padomu devējs un emocionāls atbalsts. Jā, bet arī Kedī viņi to arī dara tradicionālajā golfā. Jā. Tāpēc ir labi, ka tu mums esi šitā. Tikko nospēlējām maču pret Taizemi. Baigi forši bija. Forša komanda. Mūsu mačs ar Juriju kopā pārīti bija, man liekas, visgrūtākais no visiem. Pārējie vinnēja diezgan pārliecinoši. Mums nācās pacīnīties, mēs ļoti agri aizgājām tā kā iedzinēja lomā. Tur bija arī lightning delay, ka mums nācās izvākties no laukuma, pagaidīt un tad atnākt atpakaļ. Tajā brīdī, man liekas, mēs jau bijām kādi 2 strauki zaudējām. Vai 1 tikai. Un dēļ stulbo spitauta vienkārši, kas no 3 metriem tieši pa vidam un bija spitauts. Un līdz ar to man arī aizvērās putošana. Un tad mēs arī sākam taisīt tādas nelielas kļūdas, pieņemt nepareizos lēmumus no tīpada, kas rezultēja vēl tā kā bogiju un pazaudēta groza. Un vienā brīdī mēs bijām laikam +3, tā kā mums vajadzēja atgūt vismaz 3 punktus. Un tad pašās beigās mēs kā saņēmāmies, Jurijs tur labi meta draivus, lika grīnā. Es nevarēju ieputot, bet dažus bulzājus viņš arī tā kā salikas, un mēs vienkārši dabūjam tos. Un tad mēs gājām uz 18. Mums bija 1 stroku, mēs zaudējām. Tur notika ļoti interesanti. Mans labākais metiens sanāca, jo pirmo Jurijs ielika OB un mums vajadzēja uz drop zonu. Un tad no tās drop zonas kāds 20-30 metrīgi viņi atstāv tā kā kalnu augšā. Un man sanāca iemest, dabūt par, un pretinieki netrāpīja grīnā putu par pariņu un atdevā mums punktu. Un mēs izlīdzinājām rezultātu. Tad mēs viņus nospiedām morāli. Tālāk man arī sanāca outside circle 1, lai izvirzītu mūsu vadībā. Un nākamajā grozā Jurijs varēja palielam pabeigt to visu ar circle zešu putu. Viņam nesanāca. Es beidzot trāpīju 4-metrīgo, knapi, bet trāpīju. Un mēs aizgājām uz pēdējā groza, kur viņi pilnīgi salūza. Tur, kamēr mēs tikām līdz savam draivam pirmam, ko Jurijs meta, viņi jau izmeta kādus 4 vai 5 pa kokiem. Un viņi padevās, vienkārši atdevā to grozu, un mēs pabeidzam +2. Uzvarā +8 sanāk par viņiem, un tagad mums ies cīnīties pret Itāliju par uzvaru grupā un par iespēju cīnīties pret lietuviešiem par 17. un 18. vietu, kā bija pareģots 1000 gadus atpakaļ. Tā kā vēl cīnāmies. Ko te Braļukas spēlē pret Singapūru. Jā, viņam tīri formalitāte, viņam ir jāiziet pirmiem no grupas. Un cerams, ka tiksimies ar viņiem. Oh my god! Dzels vīrs. No Jurija ātri. Kāda situācija? Ko paņēmām punktu? Redzi, cik daudz mušu? Jā. Tā bezīgi. Kas notiek? Ļoti daudz mušu kaitīgi. Nē, nu pats rezultāts. 2-0. Pacelsiet, jā? Visi? Ok. Kā tev vietra? Jūs ar Edgaru, jā? Jūs ar Edgaru? Jūs ar Juriju? O, ar Bingu. Jā. Kas notiek? Cīnamies. Jā? Sīvais mums. Augsta, with the warm up.
Te mums ir otra grupiņa. Pāvils Brokāns ar Lauru Ekardi. Un Sintie spēlē singles, cik es saprotu. Paskatīsimies, kā šiem iet. Ātri esoša situācija. Mums tik pīsas? Vinnējāt? Un Sintie? Un Sintie? Tā arī plusos. Tas 3 kādi plus. Ok, labi. Oh! You can say Mamma Mia! Madonna Santa! Let's try. Yep. Laikam, jā. Es tik tā nezinu, beidzas. It was a misfire. Like, I really didn't mean to. I really. If you didn't mean to. Ah, benissimo. Jā, tā, to es arī domāju, ka tā būs. Tāpēc, ka beigās uzsēdi. Konča, kas te mājā? Konča. Perfekts. Izcils. Tas ir manājā. Tas pats. Viss. Kas te ir pusdīvi? Skan dienā. 3 metrus paktāries iemest. Maybe he's still messing. Bad teammate. Yeah, good shot. No, real bad. That's out. Yeah. You need touch this Definitely. side. Yeah. That's yes.
Definitīvi. Oi. Tiešām uz to gepatēmēt? Labs geps. Bet sagāja. Kaut kāda viss sajūta, kad jāļauj viņam mest. Kas tikko notika? Nu, viņš vienkārši salūza morāli salūza. Un atdeva... Viņš aizmita, gribēja piedāvāt viņam celt augšā, bet domāju, lai ne. Viņš arī aizmita garā. Pareizi izvēlēt. Dabūjām punktu. Bija. Tas labi. Domāju, ka baigi aizlikt. Unlucky. The last one. For the tie. Have a good last. Yeah. Okay. Good last. Good last. Good last. Nice job. Skārtība. Jāskatās, ko viņi izdarīs malas. Izcīnījāties. Nu, jums, nepagaid, jums tagad ir... Tagad ir +1. Jā. Jā, 9. Viņi neiemeties, tad ir. Tad mums ir uzvara. Viss ir atkarīgs no šī puta. Malači. Visi bija šo zapūti. Nu, davai mēs kaut kādi nedraudzīgi visi esam. Augstu visiem. Nāciet, ātri, davai mēs jums high five un visi jūs malači izdariet fantastisku darbu. Aiziet Latviju! Tā, nu ko, beidzās pirmspēdējā diena, rīt ir pēdējā spēle. Šodien ir spēlētāja ballītē, kur Latvija mēģinās arī uzvarēt bowls turnīru. Vai vismaz vienu komandu pret vietējiem. Un atpūsties un tikties ar braļukām rītdien. Un jūs zināt, kas ir jāizdara? Protams, ir jāuzvar. Ir jāuzvar. Tā kā tiekamies. Šobrīd notiek pilnīgi neticams tāds pavērsiens. Austrālijā turpina uzvarēt un iet finālā un cīnīsies par zeltu pret Igauniju. Nereāli, kas padara mūs pagaidām
par top 3 komandu, jo, protams, mēs uzvarējam Austrāliju grupas spēlē, kas nozīmē, ka mēs esam labāki šobrīd šajā turnīrā. Redzēsim, vai Igaunija uzvarēs. Nu, komanda, kas notika? Kā nospēlējam pret Itāliju? Izcili vienkārši nospēlēja. Labāk kā nekad. Jā, Juri? Paspēlējām ļoti labi. Beidzām 5 bedrītes pirms tam, tātad +5. Grūti? Kāds varētu pa e-pastu vai pa WhatsApp spēku atsūtīt? Jā, sūtiet mums uz apvienoto kontu. Tagad mēs trenēsimies, lai uzvarētu šitajā bowlā. Hey, this guy, we're gonna try to win this guy. Not today, mister. Not today. I've got you covered. All right. We'll see about that. Yeah. Remember, the beers are on you. Oh, snap. Beers are on you. I don't have my money with me. Okay. No, I'm kidding. All right. Ričards, gatavs arī spēlēt? Jā. Nē, kur atrādāt kāds bro? Bikses atbrauca. Būs bikses. Nopelnījām Ginesiņu. Pāvils burgera. Izcīnīja uzvaru. Izcīnīja burgeru. Un Laura atpūšies. Miek ciet. Un pārējie trenējas svarīgai spēlē. Bowlā. Aiziet. Te notiek ballīte. He was a bowler, I mean, fuck. Everyone told me. Yeah, like it is. Train and colors. Tas un ka viņi ir nakts dzīvnieki, ja? Jā, nu viņi vienkārši pilsētā baidās. Tu nevarētu apšūt tik daudz. Es esmu plecīgi. Tu jau patronu nav tik daudz. It's different at night, isn't it? Bright for him. Netais durvis ciet, netais durvis ciet. Tā nu ko latviešus izvazā ar mašīnām pa laukumu. Jā, mēs te meklējam ķengurus, kur tur ir daudzi. Mēs iepriekš redzējām ļoti daudz visādus. Mums ir privāta ture, tā kā tāds neliels safari. Un jā, skatāmies uz ķenguriem. Baigi forši. Kur mums iedod gaismiņu no mašīnām. This is good, these are young. That's it. Yeah, it's a baby. Initial D. Pāvils pret Lambo. Kurš uzvarēs? Dzenam. See you later, nerds! Mums kā viņi ir bildi nav, etiši.